ko es atbildu. Man arī ir jāstrādā, mums visiem ir jāstrādā. Bet, ja mums būs tā ātrumi, mēs neko neizdarīsim. Mums vienkārši tas ir jādara tagad, uzreiz. Artis, tu tagad varētu kaut ko pateikt, ko es fotografēju. Var izrādīt stāstu par Valdies kārtu. Pavisam ātri, jo ir rinda pie kases un tur 4 cilvēki stāv un ir daudz iepērkās pie kases un viņiem prasa, jums ir Valdies kārta. Es ar man nav. Varbūt jūs gribētu, lai būtu tā Valdies kārta, aizpildīt šo te anketu, ne, Valdies man nevajag. Un varbūt tur viņš mums ir ķīmiskāds ierīcā par jau, un tur klējums un tas ir to, ka tā, ne, Paldies, man nevajag. Un jau rītā tie pāriet, līdz to paņemiet, es aizpildēt to kārtu, nu paņemiet. Ne, Paldies, man nevajag, manā pilsētā nav Maksims. Nē, nu kas ir tā pa pilsēta, kur nav Maksims? Ņujorkā Maksims nav. Un viņš tā tāds. Viņš tāds, reāli, viņš ir. Jo, manā pilsētā nav Maksims. Vai nevajadzētu izvēlēt paskatītās no reģionā? Ja Maksims pilsētā. Liepājā un Jelgavā. Jā. Mūsu tās akcijas nosaukums būs izvadīsim Maksimu pēdējā gaitā. Ja nekas nebūs cienīgi, bez zīši mūsu mierīgi, ar cieņu izvadīsim. Ja? Tā. Ja jums ir vēl kādas idejas, ko vajag realizēt, vai ir kaut kādi padomi, pēc tam tos tekstus mēs uztaisīsim kādus palaist, ja? Ja kādam ir kādas kompānijas, kas ir uztaisītas vēlākas vai vēl kaut ko, es saku, šeit visi pēc brīvprātības principi. Mēs paši teorētiski, es saku, es varētu palūkt kādam no saviem klientiem, lai viņš nosponsorē kaut kādu daļu. Mēs negribam nekādu tā. 7 imantā. Kā jūs no galvas? Ir daži cilvēki, kas ir visvārdienas visas gaļā. Bet okei, tad 7. Pirmdien 7 vakarā. Mēs tām lapām parūpēsimies, izdarām, paņemam tās sveces maksimālajā kārtā. Ko nepērta maksimālajā? Es saprotu, jā. Paldies visiem, kas ir atnāk. Paldies jums. Un atcerieties, ka tas nebūs nedēļas jautājums. Tas būs pietiekami ilgs jautājums. Tas var nebūt arī mēnešu jautājums. Ja? Jo latvietim vienmēr ir tā problēma, un ne tikai latvietim, bet arī arī krievam, kas dzīvo Latvijā, tā problēma, kad ir vai nu brīvdiena, vai nu ir maģistra darbs jāraksta, vai nu pārāk slikti laikapstākļi. Tāpēc, kamēr mēs šito salauzīsim, paies laiks. Mums ļoti grūti ar tādiem cilvēku aspektiem domām runāt, teikt, nu kāda jēga ir vārds, tāpat nevar mainīt. Jā, un paldies. Tāpat nevajag. Es gribu pateikt paldies tam krievu tautību cilvēkam, kurš vakardien bija pie brīvības pieminekļiem. Paldies kādam krievam, kurš šodien ir arī kopā ar mums. Un es gribu teikt, ka mums ir jābūt piemēram tam, ka ja jau 21. novembrī Latvijas varēja Krievam aizvest spēju un Krievu patvietību cenu, tad arī mēs tagad varam to kopā.